Visnotaļ lieli riteņu diski, izaicinoši krāšņi bremžu suporti. 225/35 R18 izmēra sportiskas riepas. Kā jūs domājat, pie kāda auto es atrodos? BMW, Audi, vēl kas? Nē, es atrodos pie Opel. Ar visu iepriekš minēto turklāt ir apveltīts vismazākais Opel modelis Adam. Tas gan ir Adam Rock, turklāt izpildījumā S, tas nozīmē sportiskais Adam Rock. Šī mazā, tikai nedaudz virs 3,7 metriem garā blusiņa tomēr spēja nesties ar ātrumu virs 200 km/h. Lai ko jūs ik pa brīdim redzētu uz ceļiem, statistika nepielūdzami rāda, ka Latvijā mazus auto nemīl. Ir sevišķi tik mazus kā Adam, kur faktiski ir normālas divas sēdvietas diviem cilvēkiem un aizmugurē ir soliņš, kur vajadzības gadījumā var iespiesties arī kāds pieaugušais un puslīdz normāli jutīsies tikai un vienīgi mazi bērni. Opel Adam Automēdija LV rīcībā nav pirmo reizi. Un kārtējo reizi sēžoties pie šī automobiļa stūres, lai arī es izpildījumā, kas tika pieminēts, tā ir pirmo reizi mūsu rokās. Ir jautājums, ko par to jums vēstīt? Gan jau, ka neko kardināli jaunu, izņemot to, kā atšķirībā no parastā Adam uzvedās Adam S, mēs neko nespēsim izstāstīt. Tāpēc mēs izdomājām šo auto pārbaudīt savādāk. Kāpēc mazas auto pie mums nemīl? Tie ir mazi, tajos maz var ielikt, tajos ir nepietiekams braukšanas komforts un tā tālāk un tā joprojām. Mēs riskējām aizbraukt garā ceļojumā, kas noteikti būs vismaz 2–3 tūkstoši kilometru garš tieši ar šo mazo auto un pārbaudīt, vai mazs Adam vismaz 2 cilvēku ceļojuma ir pietiekami labs un komfortabls un ietilpīgs, vai nu tiešām nav. Un ja jau mēs esam nolēmuši doties ceļojumā, tas ir skaidrs, ka mums būs līdzi vajadzīga kaut kāda bagāža. Tā kā neesam plānojuši visas naktis pavadīt moteļos, bet gribam kādu nakti arī Polijā nodzīvot teltī, tad, protams, mums būs vajadzīga 2 ietilpīga telts. Nu, pietiekami ietilpīga, lai mēs tur varētu puslīdz normāli divatā sagulēt. Paskatīsimies, ko mēs varam ielikt Adam bagažniekā. Tātad bagažniekā mums ir jau pieminētā telts, mums ir piepūšamais madracis, ko mēs liksim zem sevis, nu, dažas pilventiņi un sega un manas čības. Faktiski bagāžnieks ir pilns, mazliet dziļāks, tas ir standarta Adam, bet šeit ir iebūvēts subwoofers un tamdēļ bagažnieka ietilpība vēl jau vairāk samazināta. Paliek jautājums, kur tad personīgās mantas, kāds čemodāns vai kāda mugursoma vismaz, tur nu ir tas āķis. Šādam te ceļojumam no bagāžas ietilpības viedokļa it kā Adam ir par mazu, bet tā kā mēs braucam tikai divatā, tad mēs atļāvāmies čemodānus nolikt uz aizmugurējā sēdeklīša. Un tur tie noteikti jūtas labāk nekā pieauguši cilvēki un varbūt pat mazi bērni. Tā kā 2 braucienam arī no bagāžas viedokļa absolūti mazais Adam ir pilnīgi pietiekošs. Neatkarīgi no tā, vai tā ir S-mašīna vai parasts Adam Rock, tas jau ir amazants ar vienu vienīgu faktu, ka ir atvērts jumts. Tāds kā daļais kabriolets, ko mēs varam pēc vajadzības aizvērt, kā piemēram tagad to daram, un varam atvērt atkal vaļā. Tā kā Polijā laiks šobrīd ir tīri augsts, mēs atļauties varam braukt arī ar šādu daļēji atvērtu jumtu. Hrestomātiskās patiesības par mazo auto gaitas komfortu Adam tikai apstiprina. Kamēr braucam pa jaunu un gludu asfaltu, gaitas komfortam nav it nekādas vainas. Bet tiklīdz nonākam uz ielāpaina asfalta, tā īsā riteņu bāzīte sevi uzreiz liek manīt. Gaitas komforts strauji pasliktinās. To deldēt palīdz arī pieminētās Adam S sportiskās riepas. Adam Rock S tiek komplektēts ar 1,4 litru benzīna turbomotoru un 6-pakāpju pārlemses kārtu. Ja esam nobraukuši vairāk kā 500 km un droši var teikt, ka ļoti labs tandēms. Pat parasts Adam izskatās krāšņs kā no ārienes, tā arī salonā, nemaz jau nerunājot par vēl efektīgākajām S-mašīnām. Ticiet man, ar šādu spēkratu raibēja automobiļu pūlī jūs tiksiet ievērots.
Kas attiecas uz tā lietošanas īpašībām, tad jāsaka, ka garā ceļā zinām diskomfortu radīja jau pieminētais gaitas līganuma iztrūkums uz švakākas kvalitātes ceļiem. Citādā ziņā, divatā, mums ētība mazajā dzeltenajā bumbulītī netrūka. Savukārt braukšana ar šo mazuli mums pat visnotaļ patika. Adam Rocks S ir sprigans braucamrīks ar nebūtni sliktām driverkāru īpašībām. Ar ko atšķiras parasts Adam no Adam Rocks? Tik vienkārši mazliet brutālāk izskata, ko piedod melnās bamperu un sliekšņu uzlikas, kas šo pilsētniecisko bumbuli padara, ja tā var izteikties, laucenieciskāku. Taču tādēļ nevajag iedomāties, ka Adam Rocks būs piemērots braukšanai ārpus ceļiem. S mašīnas ir jaudīgākās Adam saimē, 150 zirgspēki, 220 Nm griedi un patīkami dobi skaņa. Protams, tās arī ir visdārgākās modeļa rindā. Te jau 20 000 eiro. Nu lūk, mūsu tests brauciens ir galā. Esam atgriezušies auto mājvietā pie auto Bavarijas. Aiz muguras bez 8 kilometriem 1700 km. Mēs sākumā teicām 2-3 tūkstoši. Nu, tik daudz nesanāca. Ja gribējām mazliet pavērot Austrumpolijas iedzīvotāju dzīvi, ja gribējām apmeklēt vienu otru apskates objektu un vienu nakti vismaz arī normāli viesnīcā pagulēt. Jāatzīst, tas 2 naktis. Mēs vairāk braucām nekā gulējām. Bet, ja runa par gulēšanu, tad tur aizmugurē mazajā Adam, mana ceļabiedre ar augumu 161 cm, tīri, labi varēja sagulēt. Un man savukārt atlika pasnaust šeit pat sēdekļos, vai nu vadītāja sēdeklī, vai blakus sēdētāja sēdeklī. Un jāatzīst, Recaro sēdekļi, ar ko ir apveltīts Adam S, šim pasākumam ir gana piemēroti. Tāpat kā tie ir ļoti piemēroti braukšanai. Un varbūt tieši Adam S Recaro sēdekļi bija tas iemesls, kamdēļ mēs šajā mazajā automobīlītī tik garā ceļā īpaši nenogurām. Man vismaz nelikās, ka es būtu noguris vairāk nekā braucot daudz lielākā mašīnā, kas pēc gaitas komforta, protams, ir pateicīgāk gariem ceļojumiem. Tā ka mūsu ieskatā tik mazs auto kā Adam Rock 2 cilvēkiem ir gana piemērots arī ļoti tāliem braucieniem. Mani sauc Ainārs Zariņš, bet Automēdija LV jums vēstīja par Adam S. Atā!